Nu, un kādas 3-4 stundas es pabraukāšu pa ezeru un pa Daugavu mēģināšu noķert kādu plēsīgu zivu. Sākumā sasmēlšu tikai mailes arī. Pirmie iesmēlās asarīši. Ko mailes sasmaltas pārsvarā gan tikai asarīši, bet nekāds dodos pirmo vietu makšķerēt. Nu, tā beidzot Daugavā pēc ilgiem meklējumiem pirmais asars atrasts. Nu, vēl viens smuks asarīts uz džigu. Nu, ko beidzot arī uz dzīvo foršs asars. Nu, ko, vēl viens asarīts. Šoreiz atkal uz dzīvo. Lūk arī pirmais asars un drukšoto. Ko? Nu, asaras esmu atrasts. Arī labi. Lūk, pamainīju pāris vietas, vēl pāris asari. Un šitam jau pirmo reizi tīkliņu vajadzēja izmantot. Smuks asars. Lūk, arī zemēr zandartiņš. Ai. Maziņš. Vēl tikai līde, kas pietrūkst. Nu, peldu zandartev. Nu, ko, uz vakara cope nepaliek. Šodien cope beidza līde, kas neatrada, bet asarus saķēru diezgan forši. Kur sākumā galīgi negāja ķīšazarā, bet pēc tam pa Daugavu izdevās atrast asars. Nu, re, kur viss šodienas loms ir 2,400. Un lielākais asars ir 540 grami.